Alīna, es gribu atbildēt uz jūsu jautājumu, vai bija pamatotē, cik es atceros, ko jūs uzdevat jautājumu, tā domas atstādināšana, vai tas ir pareizi vai nepareizi. Vai nācis par labu vai par sliktu? 4 gadi, 9 mēneši. Pirmkārt, par domas atlaišanu. Es domāju, no visiem klātesošiem es esmu tā persona, ko atlaida doma, ko es vadīju. Jā, reāla situācija ir tāda, patīk vai nepatīk. Satversmes tiesa atzina, ka tā atlaišana pamatojoties uz atkritumiem, diemžēl, bet bija pamatota. Diemžēl es uzskatu, pirmais stāsts, nākamais stāsts runājam politiski, bet nebija gatavi strādāt saskaņa viena koalīcija ar mums. Otrkārt, mani aicinājumi veidot varavīksnes vadību un visiem strādāt kopā. To nepieņem vienotība, pareizi, nepareizi, bet droši vien pamatoti, tāpēc kā ārkārtas vēlēšanas viņi dabūja vairāk mandāti. Un man ir aicinājums faktiski nerunāt par pagatnē, tāpēc es sapratu, Kirša kungs, kad jūs runājat pirmie gadi par visu vainīgs Ušakov, jūs esat vainīgi, bet jūs tagad nostrādājat 4 gadi un jau vainot to, kas ir vēl vairāk Ainaru Šlesaru, kur vēsturiska loma, ka vicemēram, tur bija tāda, kad viņi ir, nekāda gadījumā es nevaru vainot Ainaru par to, ko viņš sliktu izdarīja, kad strādāja kā vicemēra. Tāpēc, man ir aicinājums visiem runājam konstruktīvi. Vai šie 4 gadi un rezultātā būs 9 mēneši Rīgas doma izmantoja rezultatīvi? Viennozīmīgi nē, un man, arī kā bijušam domas priekšsēdētājiem, kā cilvēkam, kas ļoti ilgi, vairāk nekā jūs visi klātesošie, strādā Rīgas domē, ir vislielākās pretenzijas Staķa kungam. Es uzskatu, ka viņš nolaida Rīgu. Es šobrīd varu atzīst no vienas puses, ka jauna vadība, kad doma vada Kirša kungs, strādā un mēģina šo situāciju mainīt. Tā ir paša laikā jūs, kungi, visi bijat pie vadības. Viens bija vicemēra, otrais bija vicemēra, un jūs bijat kopā un balsojat par tiem pašiem stabiņiem, par ko visu laiku runāja ar abām rokām.